Kādā ofisā, Rīgas centrā, uzņēmēja Žanna netiek galā ar čekiem, kurus iesniegt nodokļu atmaksai. Man kaut kur te bija jābūt kaut kā. Bonuskarte. Ok, uzzvanīsim Lienai. Liena, bonuskarte klausās. Čau, Zana! Prieks tevi dzirdēt, kāds pārsteigums. Kā var tev palīdzēt? Šogad ļoti grūti gāja čeku vākšanu, ko iesniegt grāmatvedēji. Varbūt tev ir kāds risinājums nākamajam gadam? Jā, man ir risinājums, un tu par čekiem varēsi aizmirst vispār. Vienkārši sāciet izmantot bonuskartes. Vai tad likumā nav noteikts, ka vajag ārējos maksājumu attaisnojošos dokumentus? Jā, ir. Tagad likums prasa ārējos izdevumu attaisnojošos dokumentus, bet bonuskartes gadījumā kā ārējais izmaksas apliecinošais dokuments būs elektroniskā konta izdruka. Mūsu rīcībā ir valsts ieņēmuma dienesta uzziņa, kas to apliecina. Tas ir tādēļ, ka ar bonuskartēm nevar samaksāt ne par ko citu, kā vien likumā norādītajām izdevumu kategorijām. Kur man darbinieki varēs realizēt bonuskarti? No šī gada darbiniekam var kompensēt ne tikai ārstniecību un ēdināšanu, bet arī transporta izdevumus. Ideāli! Detalizētu piedāvājumu es tev aizsūtīšu e-pastā, bet jebkurā gadījumā es uzreiz jau varu pateikt, ka ar bonuskartēm šis būs 7 reizes lētāk nekā piešķirot tādu pašu summu pie algas kā finanšu bonusu. Turklāt, ja darbinieki sev piešķirto bonusu neizmanto, tad neizmantotie līdzekļi paliek uzņēmumam. Gaidīšu tavu e-pastu. Labi, tūlīt nosūtīšu, bet īsumā jums būtu jāsāk ar koplīguma noslēgšanu darbiniekiem vai to pārstāvjiem. Pēc tam sekos sadarbības līgums ar bonuskarti, un tad jau formas jūsu konta atvēršanai elektroniskā naudas iestādē. Bet tur neuztraucies, visā šajā procesā būsim ar jums un palīdzēsim. Paldies, Liena, ka palīdzēji atvieglot mana uzņēmuma darbu. Tagad būs noņemts administratīvais sloks no manas grāmatvedes, un arī citiem uzņēmumiem es varēšu ieteikt bonuskarti.